Rieta saules ieskauts un sildīts Daugavpils Marka Rotka mākslas centrs šorudenī sāka rādu veltītu keramikai. 4. Latvijas keramikas bienāles konkursa izstādes Martinsona balva atklāšana Daugavpilī ir notikusi. Un ar savu vīziju stāsta viens no izstādes kuratoriem Aivars Baranovskis. 4. Latvijas keramikas bienāle tiek atklāta nemierīgu ūdeni noskaņās, jo tāda ir bijusi šīs bienāles tēma, centrālais konkurss, tā arī saucās. Mākslinieki centās varbūt arī kaut kā pieturēties pie šīs tematikas. Jā, šogad tik tiešām tas bija rekordliels pieteikumu skaits, bija pieteikti 685 darbi, no kuriem žūrija atlasīja. Un šobrīd izstādē ir redzami 59 darbi, attiecīgi, tā konkurence un tā darba kvalitāte ir tiešām ļoti, ļoti augsta. Mēs šeit varam redzēt pasaules labākos keramikas māksliniekus. Jā, superīgi, skaisti. Tā ir klausītāja balss, kas pienāk klāt un vienkārši saka paldies kuratoram šīs izstādes. Tieši tā. Otrs šīs izstādes kurators un nenoliedzami lielākais balss keramiķis Valentīns Pecko ir arī viens no konkursa žūrijas locekļiem, kuram pirmajam skan arī Daugavpils Marka Rotka mākslas centra apmeklētāju sajūsmas vārdi pēc izstādes apmeklējuma. Žūrijai darbs bija smags. Tā bija vesela diena no agra rīta līdz vēlam vakaram ar vairākām vērtēšanas kārtām, ar ilgām diskusijām. Šajā reizē bija lielākais pieteikto mākslas darbu skaits un būtībā mazākais atlasīto darbu skaits, tāpēc, ka to atlasīto darbu skaits nav vienkārši matemātiski novilkta līnija, cik mēs pieņemam izstādē, bet vērtējot darbus pirmajā atlasē, kad vērtēšana notiek vienkārši pēc iesūtītajām fotogrāfijām, tiek ņemts vērā arī telpu, ko viņi aizpilda. Līdz ar to vairāk par pieņemto darbu skaitu šajā reizē mēs nevarējām atļauties pieņemt. Kā izpaužas keramika šobrīd un kas ir tas, kā izskatās, kā vizualizē šie darbi viņu? Izstādē var redzēt sākot ar vienkārši skulptūrām, kas ir vienkārši veidotas keramikas, kaut kādā no keramikas materiāliem, beidzot ar video darbiem. Kopsumā ir 10 godalgu saņēmēji, klasiskās bronzas, sudraba, zelta prēmijas un arī goda raksti. Tagad, laikam, būs tas mirklis, ko visi visvairāk ir gaidījuši, balvu pasniegšana. Well, the long-awaited moment is now. We are about to present the awards to the winners. Godarakstu saņem Juta Rindina. Taisīt un piedalīties bienālē ir liels gods, protams. Tie darbi jau tiek atlasīti arī pirms izstādes, un vienmēr ir interesanti pastīties arī cilvēks no pasaules. Nav jau nemaz tik bieži tādi notikumi Latvijā. Kā vērtēt kopumā šo izstādi, kas tapusi gala? Ļoti labi. Grandioza izstāde patiesībā, grandioza izstāde, ņemot vērā kopā, visu. Gan pundura performanci, gan personāla izstādi Šemberaitei un visu to. Man nav vārdu. Šeit vienmēr braukt uz Daugavpilu lielu laimi. Goda raksta saņēmēja no Latvijas Juta Rindinē ar darbu labdabīgo paraugu katalogs, tālāk saka apbalvojumi gan nacionālajā, gan pasaules mērogā. Šajā gadā starptautiskās godalgas keramikā aizceļo uz Lietuvu, Ķīnu un Ungāriju. Ir patiesi prieks redzēt tik daudzus māksliniekus no Latvijas. And we are very happy to see today so many artists from Latvia. Kuri varēs klātienē apsveikt Latvijas zelta godalgas ieguvēju. Zelta apbalvojums Latvijas mērogā nonāk kurzemnieces Sanitas Ābelītes rokās. To pasniedz Dainis Pundurs. And this is to be presented by Dainis Pundurs. Un tā tiek piešķirta. And the award goes to Sanitai Ābelītei. Sanita Ābelītei. Tas viņai par darbu ar nosaukumu Aiz spoguļa. Paldies, un paldies arī par novērtējumu, kādu es saņēmu. Jā, es piedalos šajā konkursa izstādē, jo es vēlos, es sevi jūtu kā daļu no šīs lielās keramiķu ģimenes, un
Man liekas, ka piedaloties, mēs redzam to kopīgu laimi, kā ziedu pļauju, kad ir daudz pļavā, ir daudz skaistu ziedu. Un, jā, es esmu pateicīga, saku paldies par šo augsto novērtējumu, kas ir zelta novērtējums, bet man tomēr ir sajūta, ka tā ir tāda loterija, tomēr kaut kādā ziņā, jo darbi ir ļoti skaisti, daudz autori ļoti labi strādā. Jā, ir labi būt starp viņiem. Es esmu tikai tāpēc, ka arī mans darbiņš šeit ir. Un studentus aicinu vienmēr piedalīties. Ļoti priecājos, ka beidzēji aktīvi piedalās. Ja? Un tieši ar radošiem darbiem, ne ar studijas laika darbiem. Tāpēc arī tā satikšanās ar bijušiem studentiem ir tāda ļoti silta, jo tu uzzini, kā viņiem iet, redzi, ka viņu darbi ir, ka viņi strādā, ka viņi ir procesā un iet savu ceļu, meklē savu seju. Startautiskās keramikas konkursa izstādes Mārtinsona balva izstādi kuplina arī keramikas guru, Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas nodaļas asociētās profesoras Līgas Skarņas darbs. Keramika Daugavpilī ar šo konkursu tiek celta saulītē, saka viņa. Es vienmēr saku šo, ka kāpēc Dievs Tēvs paņēma šo materiālu zemi un sāk veidot cilvēku. Es uzdodu šo jautājumu, bet kāpēc tieši šo? Ne gaisu, ne ūdeņu, ne smiltis, bet zemi. Zemes iezi. Es tikko atzīmēju studentiem, ka es 45 gadus no keramikas nodaļas 99 esmu saistīta ar keramikas nodaļu, mācoties un pēc tam strādājot. Šodien mums ir svētki, un tie svētki ir tādi ilgi gaidīti, jo bija periods, kad keramika kā mākslas process un mākslas rezultāts bija mazāk ievēroti. Pateicoties Daugavpils laikmetīgās keramikas centram, Rotko centram, mums šobrīd tas viss ir kļuvis redzams, mums ir prieks baudīt to lielo dažādību. Viņa ir bijusi, bet viņa nav bijusi pacelta saulītē, un šobrīd tā tas ir. Ir ļoti daudz interesantu darbu, idejā, tehnoloģijās, jo keramika nevar būt bez tehnoloģijām. Un es domāju, ka ne tikai keramiķiem, bet tiem, kas vispār mīl mākslā, radošajā procesā, dažādus materiālus, šeit var ieraudzīt, papriecāties, padomāt un droši vien apnākt ne tikai vienu reizi, bet vēl. Protams, lai labākie no labākiem keramikas darbiem nonāktu keramikas bienāles izstādē, kādam tie bija jāvērtē. Žūries loks kuplus. To vidu ir izcilas Latvijas personības, mākslinieki Ilona Romule, Startautiskās keramikas akadēmijas Ženēvā biedre un Dainis Pundurs. Abi pārliecināti, ka šī gada izstādes darbi Daugavpilī ir izcili un ka tos ir obligāti jāredz. Mēs nemaz nebijām savādāk galvenie vērtētāji, kā visi citi. Mēs bijām visi vienādā līmenī, mēs bijām 8 vērtētāji. Izstādes, starp citu, nav tik liela. Viņi ir 59, 60 autori, mēdz būt daudz lielākas, bet, protams, visi toties bija labākie eksemplāri, tāpēc izvēlēties bija tiešām grūti. Mēs ilgi spriedām, bet nācām pie tāda lēmuma. Man liekas, ka visi atbalstīs to lēmumu. Daini? Man ir liels prieks par lietuviešu mākslinieces Agnes Šimberaitas darba apbalvošanu ar augstāko balvu. Bet savā ziņā labākie darbi nokļūst tādā kategorijā, ka tā ir veiksmes spēle bezmaz, lai iegūtu šo balvu. Un, piemēram, latviešu mākslinieki visi bija tik brīnišķīgi un šķita ļoti līdzīgi arī pēc aizklātiem vērtējumiem, ka bija diezgan grūti sadalīt tiešām balvas. Bet bija starptautiskie palīgi un palīdzēja
izšķirt. Ļoti pieredzējoši palīgi, ja visi viņi ir kuratori un muzeju un žurnāli, jā, tā kā viņiem tiešām ir liela pieredze. Nu, ne katram Latvijas radio klausītājiem būs iespēja atbraukt uz Marka Rotko mākslas centru, lai ar savām acīm redzētu, kā izskatās šie darbi, kā jūs vizualizētu. Kā var vizualizēt? Jāredz ar acīm, nevar to stāstīt. Šī tādas lietas nevar pat bildēs nevar skatīties, to jāredz un vispār kā latvieši nevar atbraukt uz šeit. Kas te ko braukt? Vilcienā iesēdies un atbrauc, te ir ko redzēt. Te daudzi nemaz neiedomājas, kas te pa pasaules līmeni ir. Tiešām pasaules līmenis. Super augstākais. Es ne visur pasaulē kaut ko tādu redzu. Tā kā vienkārši jābrauc, nav ko stāstīt, jābrauc. Jā, es mēģinātu to ieintriģēt un tomēr tiešām atbrauciet, jo keramika ir fantastisks medijs. 3 dimensijās un bezgalīgi krāsu iespēja, virsmu faktūru iespēja, kaut kas absolūti brīnišķīgs. Un starp citu keramika kļūst aizvien populārāka un populārāka pēc izjūtām, kāds pēc notikumiem apkārt. Ja jūs neatbrauksiet, jūs zaudēsiet kaut ko. Un, lai izmainītu domu arī latviešu tautas cilvēku, kas nav mākslinieki, doma, ka keramika tie ir tikai krūzītes podiņi un tā tālāk, tad viņi redzēs, ka tas ir viss eksperimentālākais un viss vairāk dimensijās un pat skaņās, ko jūs varat redzēt arī video, tur ir pāri tam visas mākslas kopā. Tā kā tas tiešām būs svētki, ja jūs atbrauksiet uz dienu, pat uz 2. Starptautiskā konkursa izstāde Martinsona balva Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā ir veltījums izcilā latviešu mākslinieka Latvijas profesionālās un laikmetīgās keramikas pamatlicēja Pētera Martinsona radošā darba piemiņai. Bet 4. Latvijas keramikas bienāles programma turpināsies līdz šī gada 28. oktobrim. Silvija Smagare, Latvijas radio studijā Latgalē.